Mēs varētu sākt tomēr to jautājumu, kas ir svarīgi sabiedrībai, kura šaubās vispār par tiesības sargu institūcijas jēgu, būtību, vai tāda vajadzīga vai nav. Cilvēkiem šķiet, ka viņi ir noguruši no tā, kas ir noticis tajos iepriekšējos gados attiecībā uz tiesības sargu institūciju. Un tad ir jautājums, kā jūs redzat iespēju atjaunot šo autoritāti tiesības sargu institūcijai? Ko jūs darīsiet tādu, lai cilvēkiem liktos, ka vispār tas ir vajadzīgs? Kā jau es vairākas reizes visādās vietās esmu teicis, manuprāt, ir jāsāk ar atpazīstamības panākšanu, jo nevar būt autoritāte, ja tevi neatpazīst. Bet, protams, ar to nepietiek, līdz ar to tālākais jau ir balstīts uz darbu, un tikai ar darbu, kompetenti, aktīvi strādājot, var pierādīt cilvēkiem, ka tā tad ir šī autoritāte. Un, manuprāt, ir svarīgi ne tikai palīdzēt konkrētam cilvēkam atrisināt konkrētu problēmu ar iestādi, lai viņam nav jāiet uz tiesu vai novērst kādu problēmu ar kādu likumu, bet sabiedrībai arī par to pastāstīt. Jo tad, ja sabiedrība zinās, tad viņi redzēs šos darbus, tad arī viņi vērsīsies un tad arī šī uzticība būs. Tas, kas noticis, tas nav bijis tā, kā vajadzētu? Manuprāt, nav bijusi pietiekama informācija, nav bijusi pietiekama aktīva rīcība. Pirmkārt jau arī tieši aktīva rīcība, ka ne tikai skata šīs sūdzības, bet vairāk arī tiesības sargs pats pamana kādas problēmas, pats reaģē uz notikumiem. Tad, ja neviens nepasūdzās par izstrādājumu likuma projektu par pensiju samazināšanu, tad tiesības sargs to pats var pamanīt, var sagatavot savu viedokli un iet jau gan uz Saeimu, gan ministru kabinetu pirms attiecīgā likuma projekta pieņemšanas un aktīvi norādīt uz trūkumiem. Un otra lieta ir arī pietrūkusi informēšana, jo es pārlasīju tātad šo 2010. Gada ziņojumu tiesību sarga, un tur ir daudzas arī ļoti labas lietas, kas ir izdarītas, bet mēs par to nezinām. Informācija un darbs, kaut kā tā divas lietas. Jā, pievienojoties arī Koļos kundzei, ko faktiski arī iepriekš esmu minējis, kad, lai atgūtu tiesības sarga autoritāti, ir ne tikai šī iesnieguma sūdzību izskatīšana, kas būtu kaut kāda problēma jautājumu risinājumi, bet būtu jāmeklē arī attiecīgie risinājumi, kā novērst konstatētos trūkumus, jo valsts pārvaldē bieži vien ir tā, ka valsts pārvaldes iestāde zina, ka būtu jāveic tā vai cita lieta, bet bieži vien ir aizbildināšanās, tam nav līdzekļi. Faktiski ir arī sadarbībā, es kādreiz vadījis valsts pārvaldes iestādi, un ir bijis tā, ka esam saņēmuši dažādus atzinumus, ka ir jānovērš tā vai cita problēma. Faktiski, raugoties no iestādes vadības puses, mēs saprotam, ka tur ir problēma, bet tālāk šo dzirdīgu valstu, teiksim, ministrijās, valdībā nav. Jo, lai novērstu kaut vai citu problēmu, ir nepieciešams vai no finansējums, vai no kaut kādas, teiksim, plašāku resursu iesaistīšanas, nemateriālu resursu iesaistīšanas. Bet tas, kas tiešām pietrūkst, lai tiesības sargs būtu atpazīstams arī sabiedrībā, nav tās atgriezieniskās saites ne par aktuālām problēmām, jo faktiski, ja mēs aplūkojam arī kaut kāds internetu vidi, vai, teiksim, mājaslapu tiesības, ir daudz, kas ir uzsvērts par tiesībām gan no Satversmes, gan no citiem starptautiskiem tiesību aktiem, bet nekur neparādās kaut kāda tādas aktualitātes, kas tagad ir šobrīd tiesību sargu birojā aktuālās tēmas, pie kā tiesību sargs strādā, kādas jomas tas skar, kā plāno rezultēties, tātad kādi ir tie risinājumi, un faktiski nemaz nemēr par to, kā ir atrisinātā vai citu lietu. Manuprāt, būtu arī ārkārtīgi svarīgi, kad veidojās šī atgriezieniskā saite faktiski arī ar valdību un parlamentu. Tātad iesaistotos politiķus, jo tiesības sargs, viņš galvenokārt ir vidutājs, viņš ir mediātors starp sabiedrību un politiķiem. Kas jums liek domāt, ka viņi ieklausīsies jūs? Tā būtu aktīva rīcība. Tā būtu aktīva rīcība, neatlaidīga rīcība, jo šajā brīdī, arī vērtējot iepriekšējā tiesības sarga, varbūt šo darbību, apsīškums, viņš ir autoritāte, kā jurists, viņš ir augstraumas jurists, bet šīs aktivitātes, teiksim, mērķiecīgi rīkojoties sadarbībā ar valdību, ar parlamentu, tas ir pietrūcis. Un nestoties uz to, ka viņš ir bijis autoritāte, nav tā kā ņemt vērā šie te atzinumi un norādījumi. Es domāju, ka te būtu svarīgi, kā piemēram kaut vai ministru kabineta sēdēs piedalīties, jo tiesības sargs ir apveltīts ar tādām tiesībām piedalīties ministru kabineta sēdēs ar padomdevēju tiesībām. Principā tas nozīmē, ka
Ja ir kvalitatīvi sagatavota pozīcija tiesības sargam par kādu tiesību aktu vai tiesību normu, faktiski jau uzstājoties no tiesības sarga pozīcijām un paužot, kad pastāv risks cilvēku tiesību pārkāpumam, tad, manuprāt, valdības locekļu uzdevums, kur tā varētu teikt, jā, vai pienākums būtu ieklausīties un pirms pieņemt šo te lēmumu, izdiskutēt vēl, vai atlikt un izdiskutēt jau vēl starp nozaru grupās, vai pieaicināt arī tādu nevalstisko sektoru, kur faktiski varētu iet no praktiskā viedokļa, no praktiskās puses saprast, vai neveidosies šī te korelācijas starp tiesisko regulējumu, kas ir formālā puse, un tā praktisko realizāciju, kas ir pēc būtības nepieciešams, lai nodrošinātu. Un nav nozīmes, teiksim tā, nedzīvai tiesību normai, kas neatrisina problēmu. Vai, pieņemsim, ja viņa tiek pārprasta, jā, vai, jo bieži vien ir tā, kad sabiedrība interpretē tās vai citas tiesību normas savā izpratnē, juristi to interpretē mazliet savā, un politiķi to interpretē savā. Ja nevēl te teiciens, kur ir 2 juristi, tur ir 3 viedokļi.